Tad šīs dienas tēma ir austrumu pierobeža. Ko darīt un kas tiek darīts, lai pierobežā un arī visā Latgalē neveidotos pelēkās zonas bez cilvēkiem, bez skolām, bez veikaliem un pasta nodaļām, bez ekonomiskās attīstības. Un cik bīstama ir šādu pelēko zonu veidošanās šajos ģeopolitiskajos apstākļos. Diskusijā piedalās Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas valsts ilgtspējīgas attīstības plānošanas departamenta direktora Jevgeņija Butnicka, Jā, labdien. Krāslavas šūšanas uzņēmuma Nemo valdes priekšsēdētāja Inga Zemdega Grāpe, Eiroparlamenta deputāts Reinis Pozņaks un Latgales patriots. Ne, jūs visi esat Latgales patrioti, bet zvērnāts advokāts Agris Bitāns. Vasali. Vasali, jā. Diskusiju vadīs žurnāla klubs redaktora vietniece Lolita Lūs un es Aivars Pastāvnieks. Tā kā Lolita pati no Latgales, viņa ļoti grib uzdot pirmo jautājumu. Jā, man gribētu zināt, kāda jums katram ir saistība ar Latgali. Es varu pateikt par sevi. Es esmu dzimusi Latgalē, augusi Latgalē, Balvu rajonā, vietā ar brīnišķīgu nosaukumu Masterīga. Esmu nodzīvojusi Latgalē līdz 30 gadiem ar mazu pārtraukumu studiju laikā, bet tad aizprecējos uz Rīgu. Aizbraucu man Latgalē joprojām dzīvo mamma. Aizbraucu ciemos reizi mēnesī, 2, tā kā redzu, kā tur iet. Kāda jums ir saistība? Jāsaka, man saistība ir tāda, ka man tēvs ir tīrasiņu Latgales no Ciblas, kas ir diezgan tuvu Krievijas robežai. Agrāk bērnībā, kad tēvs vēl bija dzīve, diezgan daudz arī vasaras tur pavadīja un diezgan bieži braucām. Šobrīd bišķi retāk sanāk tur būt. Tā kā tāda arī man saistība. Cits starpā arī biroju es vēršu vaļā Daugavpilī martā. Tā kā tāda man ir saistība ar Latgali. Labi, Jevgenija. Jā, es tad paturpināšu. Man arī Latgale ir ļoti tuva un mīļa, ne tikai profesionālā jomā, bet arī personiski, jo man tēva puses vecvecāki arī dzīvoja Latgalē, Kalniešos, un mēs ar māsu arī bieži pavadījām vasaru tur. Joprojām arī man tur dzīvo krustvecāki, viņiem arī ir biznesa viesmīlības nozarē. Līdz ar to arī ir citi draugi, kolēģi un radi. Mēs bieži arī viņus apciemojam, apmeklējam. Jā, tāda ir tā mana saikne ar Latgali. Agri? Tā, dzimis es diemžēl esmu Kurzemē, bet vecāki atgriezās atpakaļ uz Latgali. Līdz 18 gadiem izaugu tur, pabeidzu 2 skolas, Jaunstrūžānu un Vidricānu vidusskolu. Pēc tam devos studijā un šobrīd pildu misiju, kas saucās 2 lietas. Pirmkārt, es apstiprinu mītu, ka vislielākā Latvijas pilsēta, kurā visdaudz latgaliešu, sākas ar burtu R. Tā ir Rīga. Un otrs, man ir arī sabiedriska aktivitāte Latgales kongress, kur mēs apkopojam gan iedzīvotājus, gan uzņēmējus, gan arī aktīvistus no dažādām organizācijām, kuri cīnās un mēģina popularizēt Latgali un latgaliešu valodu. Inga? Privātajā dzīvē man ir ļoti maz bijis. Es esmu dzīvojusi vairākus gadus, vairākas vasaras bērnībā man pagāja Malienā, tas gan ir Alūksnes rajons, ja? Bet drīzāk es ar Latgali sastapos jau pieaugušā vecumā. Pirmā saskarsme bija tāda, ka man bija periods, kurā es ļoti interesējos par folkloru. Un folklorā Latgales folklora ir galvenā, tas ir ļoti svarīgs tiešām ieguldījums. Mēs varam runāt, protams, par kurzemnieku, par suitu, par kuriem visiem, bet Latgales ieguldījums folklorā ir milzīgs. Ja? Tas ir vēl joprojām neizsīkstošs dainu skapes pārnestā nozīmē. Ja? Tas ir viens. Tātad man arī ļoti ir interesējis vēsture, un es ļoti labi apzinos runāt par Latvijas izcelšanos, ja, ka Latgali ir pamats, ja,
no kura, apvienoties, protams, novadiem, bet Latgale ir tas lielākā teritorija, kas ir tagadējā Latvijas teritorijā. Ja mēs nerunājam, ka Zemgala un Kurzeme diezgan daļēji jau ir arī Lietuvas teritorijā, jā. Tāpēc es Latgali kā tādu vienmēr esmu uzskatījusi par īpašu un skaistu un ļoti no senatnes pagātnes vērtīgu vietu, bet pēc tam arī zināmā mērā es vispār esmu ideālists. To man ir teikuši cilvēki, kas man pat nepazīst. Ideālu vadīta es nolēmu iegādāties uzņēmumu Latgalē. Un, protams, tas, ka tas uzņēmums ir Latgalē, bija man tāda paralēlā doma. Redz, cik labi, es dzirdu, ka tur ir bezdarbs un būs uzņēmums, es došu cilvēkiem darbu un tas būs lieliski. Un ar šādu ideālu es to arī pieņēmu lēmumu, atvērt uzņēmumu, iegādājos uzņēmumu, un tagad man ir jau 11 gadi kā uzņēmums Latgalē lielākais Krāslavas privātais darba devējs šūšanas uzņēmums Nemo. Ļoti labi. Aivar? Man saistība. Man vecāki izrādās nāk no Latgales. No tās vietas, kur ir Nīcgales lielais akmens. Bet man vienmēr ir ļoti simpātijas pret Latgali. Man liekas, ka Latgali ir tāds bastions, tāds ļoti spēcīgs bastions. Lai ko tur runā, tie senie mīti par kaušanos un par to, bet man liekas, tā katoļu ticība ļoti tādu spēcīgu robežu tur. Kāda mums pašiem ir sajūta īpaši pēdējos 3 gados? Kas Latgalē notiek? Vai cilvēku noskaņojumā kaut kas mainās? Vai arī cilvēku plūsmās kaut kas mainās un viņu motivācijā? Manuprāt, ka traģiskākais bija tieši 22. Gads, jo tad bija pamatīgs satricinājums. Un, protams, bija uztraukums un, protams, arī ukraiņu bēgļi, un tad notika ļoti lielu, līdz tam mierīgi līdzpastāvošu grupu sadursmes. Man pašai bija diezgan nepatīkama sadursme. Mums bija gadījums Krāslavā, tātad bija Ukrainas karogu, kuru rāva nost un gribēja dedzināt. Es sekoju, protams, arī ziņām. Daugavpilī mūzikas skolas direktoram gāja tiešām grūti. Un diemžēl arī es pazīstu otrās puses aktīvistus, kurus es iepazinu no pilnīgi citas šķautnes, kuri agrāk man bija normāli saruna partneri, kad mēs runājam par ekonomiku, tad te atklājās šī šķautne, ka ir ļoti liela agresija pret Latvijas valsti, pret Latvijas vispār neatkarību, un šis krieviskais naratīvs pilnīgi izcēlās un kļuva arvien košākās un sabiezinātākās krāsās. Ja? Tā kā tas brīdis bija ļoti satricinošs, tagad es varētu teikt drīzāk nomierinājies, bet visu laiku ar to sajūtu, to fonu sajūtu, riska fonu sajūtu, kad uzliesmojums var būt ļoti ātri. Jūs to jūtāt arī savu uzņēmumā? Jā. Jā. Mums pārsvarā ir sieviešu kolektīvs, vai ne? Jā. 150, jā. Jā, mums ir sieviešu kolektīvs, un tas ir vēl jau vairāk emocionāls. Jā, tā kā... Kā pārējie ir jutuši? Diemžēl nevar iepriecināt. No vienas puses, jā, ir aktīvisti, kuri jūt, un ir lietas, kas notiek, un var teikt, ir pozitīvs, bet kopumā sabiedrībā, diemžēl, ir negatīva sajūta vai bezspēcība. Jo vārdi nesaskan ar darbiem. Mēs šeit ļoti smuki runājam par Latgali, bet ikdienā es, diemžēl, nejūtu valsts attieksmē, ka kaut kas būtu būtiski mainījies. Ja? Mēs smuki rakstam, runājam, bet tad, kad jādara, nekas praktiski nenotiek. Ko teikt cilvēkam, ja viņam skolu slēdz, darba nav, drošības nav, raidījumu latgaliski viņam nav, un tad viņš jūtas tā, ka pilnīgi pamest. Viņam bezspēcība. Vismaz lielākajā daļā, jo nekas... Principā, bet tas jau 30 gadus. Tur jau tā lieta, ka salīdzinot ar to būtisku izmaiņu nav. Cilvēki just, protams, ka ir izaicinājumi, ir ekonomiskās krīzes, bet ja cilvēki justu, ka kaut kas notiek, minimums
vismaz attieksmes ziņā būtu labāk, bet citādi ekonomiski, sociāli aizvien tā bedre. Es nenošu par Eiropas vidējo līmeni. Latvijā, diemžēl, ir diezgan būtisks un cilvēki nejūt. Viņiem nekas konkrēts netiek piedāvāts vai parādīts, pašā laikā nav taustām. Apliecinām, ka kaut kas notiek uz pozitīvo pusi. Man liekas, ka tev viss ļoti neko citu es nepateikšu. Protams, ka tā situācija, jāsaka, ka viņa tikai Latgalē, teiksim, šo tas kara sākums bija tāds lūzuma punkts, kur daudz kas izgaismojās savādākā, nevar būt gaismā, nekā mēs domājām, bet jāatcerās arī, ka Latgalē ir cilvēki, kuri faktiski arī mēs Rīgā tur par tām šausmām, mēs tikai par viņām iedomājamies un kādiem riskiem un situācijām, bet Latgalē ir ar tiem pašiem bēgļiem, teiksim, tur cilvēki dzīvē. Tā kā ikdienā ir tur faktiski jau tādā hibrīda karā gan pagaidām, bet ir, un, protams, ka tas raisa kaut kāds bailes, kāds brauc prom, kāds domā braukt prom, bet ir arī, manuprāt, jūtam kāda aktivizācija tieši tajā Latgales patriotu, teiksim, sadaļā arī tāda mobilizācija, ka mums ir kaut kā aktīvāk jāiestājās, vairāk jācīnās. Tā kā, ir arī labas lietas šajā visā. Vai jūs jūtat? Es arī gribētu pakomentēt. Protams, mēs redzam, ka ilgstoši Latgalē pastāv šīs sociālo-ekonomiskas atšķirības, un mums tāpēc arī jāpievērš Latgalē īpaša uzmanība. Bet tā tīri cilvēciski, tad mēs arī rudenī bijām Latgalē biznesa fórumā, un tad vēlāk arī palikam tur, gribējām paciemoties. Man droši vien kā sievietei, kā jau Inga minēja, arī emocionāli bija bailīgi. Es tā kā uz savas arī ādas to izjūtu. Bet pastaigājoties pa ciemiņu, man likās, ka cilvēki ļoti darbīgi. Un es pat biju izbrīnīta, ka tur ir itāļu virtuves restorāns, ir vīna veikals, tāds ļoti izsmalcināts. Tur vēl ir elektrība izrādās Latgalē. Nē, es tiešām biju izbrīnīta par šo. Kurā vietā tieši? Mēs bijām Silene. Aha. Silenē, itāļu restorāns. Jā, es biju izbrīnīta tiešām. Tāds servis, kas varbūt Rīgā arī nav bieži sastopams. Jā. Un cilvēki arī ļoti darbīgi, kurš ko tur dara, bērni arī kustās. Man likās, ka, un es arī parunājos ar cilvēkiem, kā viņi jūtās tur, vai tiešām ir tik briesmīgi, kā tas viss tiek pozicionēts. Es piekritu, ka ir slikti, bet tai pašā laikā ir arī cilvēki, kas dara savu darbu, kas redz arī pozitīvo. Un, man likās, ka arī varbūt nav tik ļoti slikti. Un droši vien, ka mums arī tā attīstība un izaugsme ir jābalsta uz tiem cilvēkiem, kas tur ir, kas dara savu darbu, kas ir palikuši, kas nav izbraukuši. Tā kā, arī pēc manu radu piemēra, viņi joprojām tur darbojas. Protams, ka viņiem ir smagi, un viesmīlības nozare, tas, kad Covid sākas un tagad arī karš. Kurš tu tagad tur brauc? Iepriekš tur bija turisti, varbūt no Krievijas, Baltkrievijas, ļoti reti, kas pie viņiem tur atbrauc šobrīd, bet viņi tomēr turās, un es lepojos ar viņiem, ka viņi tur strādā. Tā kā, nav viegli, bet cilvēki strādā, bet arī Rīgā nav viegli. Katram piekritīs, droši vien, un arī kaut kur citur laukos, man pieņemsim arī ir Tērveta vecmāmiņa, tur es neteiktu, ka ir stipri labāk, Arī cilvēki brauc prom, jaunieši tur vairs nav palikuši, ar ko es pavadīju arī savu bērnību, tā kā, pamestas mājas, bēdīga tā situācija. Bet viens komentārs, it kā negribot, mēs sakam, ka vajag sevišķu attieksmi pret Latgali. Man personīgi tas aizskar. Es gribu atbilstošu attieksmi, nevis sevišķu. Mēs neesam sevišķi. Tas, ka mēs esam sliktāki sociāla-ekonomiskā situācija, prasa nevis sevišķu attieksmi, bet adekvātu attieksmi no valsts puses. Tas ir pirmais, ko mēs negribam. Kas būtu adekvāti? Adekvāti ņemot vērā, ka ir sociāla-ekonomiski neattīstītas teritorijas, ne tikai Latgalē, arī citur, tad līdz ar to mēs ejam ar valsts atbilstošu politiku. Mēs gribam attīstīt, veidot centrus, nevis skaļi runājam sevišķu attieksmi, bet atbilstoši izlīdzinam līmeni. Jo mēs apzināti kodējam, tātad latgalieši ir sliktie, un viņiem vajadzīgs sevišķi kaut kādu attieksmi. Mums nevajag sevišķi attieksmi, mums vajag atbilstošu attieksmi tai valsts sociālajai politikai. Jo viens piemērs. Tad, kad bija pirmās Saeimas vēlēšanas un Saeimas satversmes sapulce, 1/3 no Saeimas deputātiem pārstāvjiem bija no Latgales.
Šobrīd ir tikai 13%. Par 3 reizes samazinājās pārstāvniecība. Tas ir jautājums, kā tas varēja būt valsts attīstības laikā, ka mēs esam pazaudējuši pārstāvniecību. Jā, labi, attīstās konglomerāti vispārējais, bet tas tikai vēlreiz parāda, ka kaut kas tajā valsts attīstība ir noticis. Un ja mēs izmantojam resursus, noplicinām, un mēs nedodam neko pretī, tad loģiski, ka tur nebūs sociāla ekonomiska attīstība. Vienkārši paturam to prātā, negribot, bet mēs programmējam nepareizi. Mēs vismaz manuprāt, labojiet mani, ja es nepareizi Inga kaut ko, Jā, te ir tāds aspekts, ka pasaule mainās, ekonomiskās struktūras mainās un ir jādzīvo jaunajās reālijās. Viena lieta ir karš, bet es gribētu atsaukties uz šo attīstību starp pirmo satversmu un tagadējo, un deputātu skaits ir tieši norādošs, cik ir iedzīvotāji šajā reģionā. Tātad mēs sakam, pēc neatkarības atgūšanas vislielākais cilvēku skaits, ja mēs runājam vispār no Latvijas aizbrauc, tad procentuāli izbrauc tieši no Latgales. Milzīgs. Un cilvēki no turienes brauc ārā ne tikai uz Rīgu, bet brauc pat taisno uz ārzemēm. Tā kā, ja es skatītos savukārt Anglijas, Īrijas, tagad jau arī Vācijas un Nīderlandes izbraukušo no Latvijas sastāvu, tad pārsvarā tur būs Latgale pārstāvēta. Tā varētu būt, Jevgenija? Tā varētu būt, jā. Es lūkšu, laikam, lai Inga pabeidz, tad es varbūt pakomentēšu. Tā doma ir nedaudz citādi, ka mēs esam dažādu šo te ārējo apstākļu ietekmē, mums viņi ir jāapzinās, un ārējie apstākļi ir urbanizācija, tātad lauksaimniecības pārtapšana no mazām saimniecībām uz lielām saimniecībām. Tā ir tātad globālā konkurence savstarpējā, kur uzņēmumiem ir jābūt lieliem, lai varētu konkurēt. Uzņēmumam ir jābūt ar attiecīgām izmaksām, tātad viņš skaita katru kapeiku, lai varētu konkurēt ar Eiropas vai tiešām pasaules uzņēmumiem, lai varētu kaut ko eksportēt. Tātad tie apstākļi mūs ieliek citādākos rāmjos. Mēs šeit nevaram runāt par sociālismu uzturēto, kā tas bija Padomju Savienībā. Padomju Savienībā ir sadalis, tātad mēs varam nodrošināt šo un šo un šo un skolas, un tāpēc arī attiecīgi cilvēki nebrauc ārā, kaut arī es nerunāju par Latgali, bet vispār no lauku teritorijām, tā vai tā bija cilvēku aizplūšana uz pilsētām, tāpēc, ka pilsētās ir lielākas iespējas. Un ar katru nākošo paudzi cilvēks, jaunais cilvēks nepaliek mājās, vecie paliek, un to mēs arī varam skatīties, kāds ir iedzīvotāju sastāvs Latgalē. Daudz lielāks pensionāru, jeb pirmspensijas vecuma cilvēki, un tāpēc attiecīgi arī mēs redzam šo iedzīvotāju kritumu tieši Latgalē, tāpēc, ka viņi gluži vienkārši aiziet, bet jaunie aizbrauc vēl jauniem esot, un viņi aizbrauc uz Rīgu, arī Rīgas pierīgā, ir milzīgi varbūt Latgals, bet arī, es domāju, Kurzem tas nav atkarīgs no tā, no kura reģiona, jo lielāk, protams, plaisa, jo vairāk brauc prom. Līdz ar to mums ir jārēķinās ar to, ka cilvēku aizplūšana ir, un mums Latgales plānos, te ir vēl viens aspekts, Latgales plāni, es atceros, ir vismaz no 2010. gada, un Latgales 2010. gada plāns bija viens no kritērijiem bija noturēt iedzīvotāju skaitu. Vai noturēt, jeb samazināt šo te kritumu, kurš, tagad man cipari tiešām nav pie rokas, bet izgāzās totāli, jo izbraukšana turpinājās. Un te mēs nonākam pie tā, ka mēs varam runāt, un tas ir tas, ko es tiešām arī gribu pateikt. Runāšana turpinās, darīšana nav. Un tāpēc ir jautājums, kāpēc? Kāpēc? Tāpēc, ka arī apkārt Eiropa šādi pat dara. Tas ir norma
runāt, bet nedarīt, izlikties, mēs atbalstam Ukrainu, bet īstenībā nedarīt. Ja? Tas ir norma rakstīt papīrus, papīra dēļ, rakstīt uzdevumus ķeksīša dēļ un atskaitīties ķeksīša dēļ. Tas ir tas, ko es redzu visu cauri, ko es esmu 11 gadus sekojis mūsu dokumentiem, kas ir balstīti, domāti Latgalē, ja, vispār. Es arī sekoju ne tikai Latgales, bet arī vispār Latvijas ekonomikas jautājumiem. Ja? Un tad ir jautājums, kurā brīdī mēs beidzot attapsimies, kad mēs runāsim par lietu pēc būtības. Tāds ir mans jautājums. Reini? Jā, es ātri nokomentēšu par to, ko Inga teica. Es pilnībā piekrītu, ka mēs tiešām šobrīd esam pavisam citā realitāte, un mums tas ir jāapzinās. Un visas tās tendences, kas šobrīd notiek, tas nav nekas tāds specifisks vai unikāls Latvijai vai Latgalei, tas notiek visā Eiropā. Jā. Gan iedzīvotāju struktūras maiņa, novecošanas, cilvēku aizplūšana un tā tālāk. Tas, ko mēs šobrīd darām, mums ir jau ilgstoši darbojas arī reģionāli koordinātori, remigrācijas koordinātori, tā skaitā arī Latgalē. Un mums arī bija vairākas diskusijas, arī Austrumu pierobežu plāna izstrādes kontekstā, un bija arī veiksmes stāsti, piemēri, kur cilvēki nāca un tieši stāstīja par šo, ka viņiem šie remigrācijas koordinātori palīdzēja atgriezties, un viņi ir attīstījuši savu biznesu, gan Rēzeknē, gan Daugavpilī. Man liekas, ka mums varbūt arī vajag, labi, mēs saprotam to slikto, bet arī to labo, lai tomēr nesabiedētu tos cilvēkus, kas tur vēl ir. Ja? Viņiem arī vajag dot to iespēju un cerību. Tas ir par tiem remigrācijas koordinatoriem. Mēs redzam tiešām, ka viņi sniedz tādu nozīmīgu ieguldījumu, lai tos cilvēkus atgrieztu. Un ar pagājušo gadu arī nozīmīgs atbalsts ir tāds biznesa uzsākšanai tieši tiem cilvēkiem, kas atgriežas. Arī caur šiem remigrācijas koordinatoriem. Par to, ka mēs varbūt to īpašu uzmanību pievēršam Latgalei, mēs no reģionālās politikas... Sevišķi attieksme. Nevis, ja būtu īpaša uzmanība, man nebūtu pretenzija. Sevišķi attieksme. Es atceros, frāze bija sevišķi attieksme. Tas ir tas, kas man... Es atvainojos par vārdu. Sevišķi attieksme. Bet kā ir labāk teikt? Atbilstošā vai pie uzmanība. Nav problēma, bet vienkārši mēs nejūtam, kā ar kādu vārdu mēs kaut ko aizskaroši pasakam. Es nedomāju, varbūt slikti, bet no malas, jo pēc tam, kur ir parasti diskusija, kāpēc Latgalei vajag papildus naudu? Kurzemē, sakām, mums arī nav labāka situācija. Loģiski, kāpēc Latgalei ir sevišķa? Un viss un šis... Bija jau vēl lielāks, ka Levita kungs nosauca par Latgali ar pabērnu, Bārens. Latgale bija Bārens. Levita kungs nosauca Latgali, mums vajag ar to bāreņa, to lietu kaut kā darīties. Ja? Tāpēc kā pabasts ir, jā, tāds ir. Es gribu ļoti būtisku tēmu pateikt. Ja? Ir emocionālais plāns un ir biznesa plāns. Pie manis vakar plakne, ja? Pie manis vakar atnāca divas meitenes, lieliskas arī uzņēmējas no Latgales. Un viņas abas divas darbojās apģērbu jomā un saka man tā. Viena ir mācījusies Mākslas akadēmijā, otra mācījusies Jelgavas akadēmijā. Viņa saka, viņas nodarbojās ar modi, viņām ir savi uzņēmumi, viņa savu zīmoli. Saka, mums nemācīja par to, ka visam apakšā ir nauda. Mēs sākām ar to, ka ir skaists zīmols, ka mums vajag mājaslapu, kāds ir noformējums. To mums arī Lijā mācīja, inkubatorā mācīja, bet to, ka ir vajadzīga nauda, lai apmaksātu ieguldījumus, kur tev ir uzkrājums, nepārdotās preces uzkrājumi, ka tev ir jānopērk audums vispirms un jāsarēķina, ka tu vispirms pārdod, pirms tu izdari to audumu iepirkšanu, lai mēs nebankrotējam. Tā ir slimība, jo cilvēki nedomā par ekonomiku. Jā, tā nav. Nedomā par ekonomiku, bet to, ko es tikko gribēju pateikt, ir jaukie stāsti, ir remigranti, cipari. Remigranti, cik es dzirdēju par rādio pavisam nesen, kopā Latvijā atgriezušies 8000, Rīgā 4000. Latgales plānā ir, vai tur bija 700 cilvēks? Gadā 95. Gadā 95, jā. Tad, kad mēs runājam par jaukajām plānām, mums ir jāapzinās, ka mēs runājam par vienu mikro, jeb nano, sadaļu, par kuru, protams, par labām lietām ir jāpriecājas. Arī nevajag noniecināt. Bet mums ir jāapzinās tās īpatsvaru.
Tas bija tas, ko es gribēju pateikt. Es tomēr pateikšu, man brīžiem klausoties, liekas, ka beidzam diskutēt, Latgale ir cauri. Visi aizbrauks, paliks vecajā, izmirs. Bet pasaulē tiešām mainās arī tādas, viss tas, kas notiek patiesībā ir normāls process. To pašu Īriju, kurā ir viss Latgale, ir bija tieši tas pats vienā brīdī. Visi Īrija bija Amerikā izklīdus pa pasauli. Ekonomika sāk attīstīties labi, tur, protams, arī... Kāpēc? Jā, protams, bet respektīvi ekonomika sāk attīstīties, visi Īrija sabrauc atpakaļ. Tā, kas mums ir problēma, kā mēs to valsti pārvaldam ar Exceli, teiksim, un kā rezultātā vienkārši nebūs, kur atgriezties. Jo tas, ka cilvēki, to jau tagad var redzēt arī, ka cilvēki faktiski atkal no pilsētas grib tomēr tikt ārpus viņas, jo Latvija ir maza. Tev ir normāla transporta infrastruktūra, teiksim, Mārupa varbūt pie Daugavpils. Tajā attālumu ziņā. Bet labi, es pārspīlēju, protams, bet tam, un tas, manuprāt, ir mūsu uzdevums šobrīd, un patiesībā ne tikai Latgalē, bet visā Latvijā šo te infrastruktūru, skolas, poliklīnikas, labi, slimnīcas skaidrs, ka nebūs visur, bet visu šo te sociālo infrastruktūru saglabāt. Jā, šobrīd tur ir maz bērni, jā, šobrīd tur nav cilvēku, bet viņi brauks atpakaļ, ja būs kur. Un to mēs arī redzam daudzos stāstos, kur tās mazās skolas var ciet tajā pašā Engurē vai kur, kad tur vairākas jaunās ģimenes, kuras tikko ir no Rīgas pārcēlušās, teiksim, uz laukiem, jo tur viss ir un tagad viņam visu var ciet un ir jābrauc atpakaļ. Tā kā tas ir bišķi stāsts par visu to nolu. Mēs likvidējam infrastruktūru, jo nav cilvēku, bet viņi nekad tur neatgriezīsies, ja tās infrastruktūras nebūs. Ja? Un tas process, ka masveidā brauc prom, viņš ir tajā ekonomikas brīdī bija, daudzas valstis tam ir gājuši cauri. Ja? Tas uzdevums ir saglabāt to infrastruktūru, lai viņi atgrieztos atpakaļ, plus vēl tas, ka tomēr arī tā pasaule mainās un tie darba veidi mainās. Labi, šobrīd ir modē visus attālinātos darbus likvidēt valsts pārvaldē, kas varbūt ir pareizi, bet privātā biznesā ļoti daudz ko tu var darīt attālināti un cilvēkiem arī arvien vairāk, sevišķi jauniem, patiesībā nemaz negribās to pilsētu. Ja? Viņi ir tajā pilsētā, tāpēc, ka tur kaut kas notiek. Eni, es pareizi saprotu domu, ka varbūt kā, nelietosim vārdu sevišķi, ja? Bet kā, ja varas ciet skolas, varbūt pie austrumu robežas tomēr, nezinu, vai subsidijām pastimulē, lai tā mazā skoliņa mazo. Precīzi. Jā, man šķiet, ka vispār valsts dvēseli ir laukos. Un savukārt lauku skolas ir daudz arī tieši Latgales lauku skolām sanācis braukāt. Tu jūti, ka tur vienkārši tas, tā ir visas tās vietas dvēseli, tās lauku skolas. Ja. Un viņas ir jāuztur vienkārši tāpēc, lai viņas būtu. Jā. Būs pēc tam tie bērni. Ja. Bet šis brīdis ir jāpārvar, nestoties to, ka tas varbūt ekonomiski nav pamatot šobrīd. Mēģināšu kopsavilkt. Pirmkārt, situācija ir tāda, kāda ir, un raudāt liek par to nav jēgas. Reizēm tas jāuztver kā izaicinājums. Un arī ieminējās Reinis, šobrīd ir tendence dzīvot zaļi, attālināt arī. Tā ir iespēja, ko var izmantot. Bet atgriežamies atpakaļ. Drusciņu oponējuši par Eiropu. Jā, ir viens teiciens, kas ir pareizs. Amerika izgudro, Ķīna kopē, Eiropa regulē un pārregulē. Taisnība ir šāda problēma. Bet attiecībā uz pierobežām un teritorijām mums ir piemēri, ko līdzīga situācija Somija, Norvēģija, un teiks, cita attīstība, bet nav Somija vai Igauna tāpat attiecībā uz austrumu pierobežu. Viņiem, nevis šodien, nevis vakar, viņiem ilgstoši ir veikusi ieguldījums šīs teritorijas saglabāšanā. Piedodiet, Latvija kā valsts neko būtisku nav darījusi šajā teritorijā ilgu laiku. Piedodiet, bet tāds, un es gribu redzēt, kāds nav darīts. Un tā ir tā problēma, tas ir viens otrs problēma, ko mēs patreiz neesam pieminējuši. Šeit nav stāsts par teritoriju. Šeit ir stāsts par kultūru, vēsturi un par valodu. Šajā sadaļā arī, diemžēl, ir izdarīts mazs un ļoti maza. Un, ja tas būtu darīts, kā reizēm mēs runājam par kultūru, par lokālu patriotismu, tad tas viens no veidiem, ar ko mēs varam noturēt cilvēks būtu, ka šis moments būtu turpināts, cilvēki saglabāt savas saknes
Un tad vienalga, cik ir grūti, bet tev būs ļoti daudz argumentu, kāpēc palikt savā zemē. Un daudzi tie veiksmīgi uzņēmēji, viņi arī lokāli patrioti. Viņi runā latgaliski, viņiem ir mājaslaps, produkts nosaukt latgaliešu valodu apzīme. Viss kārtīgi, tāpēc, ka viņi saprot, tas ir viņu identitāte un lielajā pasaulē tu nevari uzvarēt konkurencē ar to, kas visiem ir līdzīgs. Tev jānāk ar savu kaut ko oriģinālu. Un latgaliešu valoda nosaukumi ir kaut kas oriģināls, ar ko tu vari mēģināt izkonkrēt un piesaistīt. Šobrīd ir interesi par to. Jā, par Somiju viņi ne tikai pierobežā vispār viņi reģionus, tā kā arī tā skaita attīstība, bet viņiem ir tieši tā pati problēma šobrīd. Un tādā ziņā Eiropā ir mūsu faktiski lielākie sabiedrotie, jo viņi saka tieši to pašu, lai vai kā tie tieši pierobežas rajoni, viņi bija saistīti ar to robežu. Ja? Un kustību pār viņu un uz tā balstītiem biznesiem, nodarbēm, un kas šobrīd ir beidzies vispār, tā robeža ir cieta. Un viņi ir mūsu lielākie sabiedrotie tajā ziņā, jo arī viceprezidenta komisijas ir somieti, un to es viņai tieši arī jautājumu uzdevu tajā iztaujāšanā, vai viņi uzskata, ka vajadzētu pierobežas reģionus atbalstīt īpaši. Viņi teica, jā, jo Somijā tieši tāda pati problēma. Tev jāpārstrukturē visa tā dzīve pierobežā, un tam ir nepieciešams īpašs atbalsts, jo mēs esam šajā ziņā upuri, bet nevis tāpēc, ka mēs esam stulbāki vai kaut ko nemākam, bet tāpēc, ka ģeopolitiskā situācija ir tāda. Ja? Un mēs faktiski ciešam dēļ tiem globālajiem draudiem, un tāpēc ir vajadzīgs, kā bija pareizi teikt, adekvāts atbalsts, lai šos riskus kompensētu. Jo arī Eiropā, protams, visi tagad runā, ka Eiropa tur pašpietiekami investēsim paši, Eiropā, ja? Tērēsim savu naudu, attīstīsim ražošanu, bet tad sākās diskusija, kur mēs to darīsim. Ja? Un tad, protams, tur ir pie robežas nevar, ja? Tā kā vajag tālāk no robežas, atkal lielajās valstīs, kas protams, ir nepareizi, un mēs kā reiz sakam, ka nē, tieši lūdzu šeit arī investēt, ja? Un tur, es saku, Somija, un mums ir ļoti, ļoti spēcīgi sabiedrotie šajā. Viens papildus, ja drīkst, es aizmirsu pateikt, vēl kas mums trūks kopumā, ne tikai uz Latviju, mums trūks valsts vīzijas, uz ko mēs ejam. Īrijas veiksmes stāsts un citu valstu veiksmes stāsts ir to, ka ir konkrēts uzstādījums, uz ko mēs ejam kā valsts. Ja mums tas ir, mēs varam koncentrēties un darboties. Tas ir pirmkārt, ko vajadzētu beidzot nodefinēt. Kāda valsts mēs gribam? Nevis vienkārši noturēties, piedodot līdz nākamām vēlēšanām un tad kaut ko un sarakstīsim, bet mums, ko mēs gribam uzbūvēt, kā mēs gribam dzīvot. Šito jau es atbildēju, ja mēs lasām dokumentus, tad mums ir, kā bija atbalstoša reģionāla valsts, bet patiesībā ir cita. Ja? Tas ir atkal, vīzijas mums ir, bet šī nav vīzijas, tā ir miglais. Vai viņi ir reāli vai ne, bet es gribēju par kaut ko citu. Ja? Mēs nonākam pie tā, ko darīt. Viena lieta, ko Reinis piedāvā, tā tad ir saglabāt infrastruktūru, lai būtu uz kurien atgriezties, un skolas neapšaubām ir tas svarīgākais, un tiešām tie absolūti piekrītu, bet atsaucoties gan uz Īriju, gan man jāsaka tā, ja nebūs cilvēkiem darbs, kur viņi var nopelnīt naudu, tad arī tam visam nav jēgas. Ļoti svarīgi ir darba vietas un normālas darba vietas. Es nedomāju, tiešām kaut kādas palīga darbi. Ja? Bet šeit ir viens būtisks moments. Pareizi arī par to, ka jā, tiešām arī manā uzņēmēja praksē ir, es zinu, ka mums neizdevās paņemt vienu būtisku līgumu, tāpēc, ka klients pateica, ka mēs esam pārāk tuvu robežai. Zviedri tie bija, ja? Zviedrijā. Un mums ir, jā, es esmu sastapusies ar domu, ka pierobežā nevajag investēt no partneru puses, ja, kad šeit ir pārāk bīstami. Es tiešām esmu ar to sastapusies. Un tieši tā ir, ka jā, protams, ka mūsu biznesa, tad, kad es tātad 11 gadus atpakaļ aizgāju, man bija pilnīgi absolūti skaidra vīzija. Es esmu blakus Baltkrievijai, tur būs pāri Baltkrievijai, tur ir arī speciālisti, joprojām ir skolas. Mēs sadarbībā ar Baltkrieviju, tur varēsim attīstīt arī taiskaitā ražošanu. Ja? Tas tagad ir ciet.
vairs nav. Šādu iespēju nav. Tātad mēs esam, kā jau es vienreiz publiski teicu, pie sienas. Mums nav otra puse, kur darīt. Mums ir tikai uz Rīgas virzienu. Tātad mēs esam proksī, mēs ejam visu cauri Rīgai. Gan preču plūsma, gan klienti brauc caur Rīgu, viss notiek caur Rīgu. Un tad viņi apstājās pie Rīgas, kāpēc man ir jābrauc tās 3,5 stundas. Klienti grib redzēt, kā ražojas viņu preces. Man ir konkrēti klients pat Latvijas, Rīgas, kur labāk izvēlējās braukt stundu nekā 3,5 stundas līdz manai. Viņai bija ērtāk, loģiski, tātad ir kaut kādas fiziskās, ģeogrāfiskās lietas. Bet tātad atgriežoties pār to, kādas darba vietas varētu būt Latgalē. Taisnība, viss, kas ir darāms attālināti. Bet man atkal gribās atsaukt atmiņā, cik tas varētu būt. Cik? 10, 100, 1000. Faktiski tā tendence, kur bija Rēzeknē vienu brīdi IT, ja, tas ir pareizais virziens, jā, IT, jo tur ir attālināts. Otrs, tie ir cilvēki, šie patrioti, kuriem būtībā ļoti patīk dzīvot, un viņi brauc ārā no pilsētām, lai dzīvot laukos. Man pašai ģimenē arī ir tieši tas pats gadījums, bet aizbrauc, starp citu, kamēr ir mazi bērni, un tad, kad bērniem ir jāiet skolā, tad izvadāt, manā gadījumā ir 40 minūtes, ja, un kad ir jābrauc ar 2 mašīnām, un bērnam ir pa dienu jāaiziet kaut kur jātaisa mājasdarbi, tad nācās tajā pilsētā jau īrēt dzīvokli, un tad, kāpēc dzīvokli, tad jau māju. Un tad tā lauku māja paliek atkal tukša, ja. Tātad dzīve piespiež pāriet. Tātad tas ir tie cilvēki, kas izbrauc uz laukiem, viņi tur dzīvo, bet visticamāk, kad viņiem ir labas mašīnas, un tie nav tiešām cilvēki ar maziem ienākumiem, kur var nodrošināt šo te komunikāciju, un vai tas ir lauku turisms, vai tā ir māksla, vai tā ir rakstniecība, nezinu, kas tas varētu būt. Tas ir otrs. Trešais, kas varētu būt, tā ir, protams, lauksaimniecība, un Latgalē mums ir ļoti spēcīgi lauksaimnieki, protams, mežrūpniecība un viss, kas ap to saistīts. Ja? Prēļu siers, tātad viss piensaimniecība, pārstrādē, ja? Pārtiks, meža pārstrādē. Bet ražošu metāla apstrāde arī ir jā. Pilsētās vai vecās. Un tas, protams, ir mazpilsētās. Un tad mēs runājam par mazpilsētu attīstību. Ja? Kā ir Krāslau, Prēļi, Balvi, ja? Rēzekne jau ir valsts pilsēta. Ja? Es domāju, par tām mazākām. Tur ir jābūt tādai industrijai, kas ir atbilstoši šo te cilvēku spējām, prasmēm. Un te mēs saskaramies ar pamatīgu problēmu, ka to prasmju nav. Reāli, lai uzņēmums atbrauktu, atvērtu, viņam vajag inženierus, tehnologus, viņu tur nav. 10 000 pilsētā, vai Ludzājā, piemēram, 10 000 pilsētā, no tiem puse ir pensionāri, un no tiem, kas ir 5 000, tad ir ļoti neliela izlase. Mums nav no kā izvēlēties. Tad tur ir jābūt atkal šīm skolām, profesionālām skolām, kuras speciāli šim uzņēmumam gatavo speciālistus. Bet mūsu izglītības sistēma tāda nav. Izglītības sistēma joprojām strādā papīrītim un vairāk atražošanai. Viņus ļoti maz interesē. Viņiem tikai vārdos interesē, kādi uzņēmumi ir šajā konkrētajā lokālajā vietā. Viņus vairāk interesē, piemēram, manā specialitātē, vienīgais, ko māca, ir stila speciālistus. Kāpēc? Tāpēc, ka cilvēki, jaunās meitenes, viņas neiet uz šuvējām, viņas neiet uz drēbniekiem, viņas neiet uz tehnoloģiem vai tehniķiem vai elektriķiem. Puiši jau vairāk gan iet, bet viņas iet uz stilistēm. Un ko māca stilistus? Individuālos uzņēmējs, mazās meitenes, kurš šūs kaimiņienei nackraklus. Negatavo ražošanas uzņēmumu, kurš eksportē. Un tātad tur ir jābūt sasaistēji uzņēmums, izglītība. Es atvainojos. Un tomēr mums ir plāns Latgalē. Reinis, lai pasaka, un tad Jevgenija viņš atbild. Pirmkārt, mums tomēr ir arī labs precedents, kas notiek, ja viens reģions ekonomiski attīstās, tā ir Liepāja.
kur tu redzi, ka šobrīd es jau Rīgā pazīstu vairākus pārus, kur viens vai otrs Valmiera strādā Liepājā. Valmiera arī, jā. Bet Liepāja tādā ziņā apspriest, tāpēc, ka tur tāpat osta, ko mēs sakām, protams, ir plusi, bet tur bija reāli drupas. Tā osta bija kara osta, un nekā tur nebija. Tur nu tikai osta arī Liepājas metālurgs. Arī Liepājas metālurgs, kad aiztaisies ciet, liekas, tur viss, jā, tagad beigusies tā pilsēta ir, bet ar mērķtiecīgu pārdomātu 20 gadu darbu, un kad tur viņiem runā, viņi jau saka, ka tas nenotika tur pēkšņi kaut kā, bet tas ir 20 gadu mērķtiecīgs darbs, un tu 15 gadus strādā nosacīt pa tukšo, un tad lēnām sāk atverās viens dānis, atbrauc otru, atved trešo, ceturto, piekto, šobrīd jau, teiksim, no Rīgas braukt uz Liepāju strādāt jau ir normāli, tā kā, ja. Bet viss, protams, ka tur ir daudz priekšrocību osta un tā tālāk, bet viss arī, kas trūkst, ko minēja, tā būtībā ir runa par infrastruktūru. Ja? Un kur mums ir problēma, jo tie pašā Daugavpilī tur jau var, tāda ražošanas tradīcijas, teiksim, ir diezgan stipras un spēcīgas, bet runājot par to pašu Latvijas dzelzceļu, kurš bija pieradis vienkārši, teiksim, nodarboties ar tranzītu, jo tas ir viegls un ātrs biznes, un kad runā ar vairākiem uzņēmējiem Latgalē, patiesībā ārkārtīgi daudz varētu dot tās kravas, teiksim, Latvijas dzelzceļam, bet tā problēma, tā infrastruktūra, viņa nav pielāgota vietējiem pārvadājumiem. Ja? Un kur tev brīžiem vajadzētu investēt, teiksim, tur 200 metru sliežu atzaru kaut kur, ja? Lai tu vari vietējās kravas uz to pašu Liepājas ostu vest. Ja? Es zinu, ka ir viens Liepājas uzņēmējs, kurš ir Daugavpilī atvērs arī betona ražošanu, betona elementu, tieši tāpēc, ka tu vari ar dzelzceļu viņu vest uz Liepājas ostu. Respektīvi, tas potenciāls ieguldot nedaudz šur tur vietējā infrastruktūrā, ja? Tas būtu diezgan labs stimuls, jo tā atslēga ir infrastruktūra. Un tieši tāpat laiks, jā, ja tev ir jābrauc 3 stundas, protams, ka tev negribās, bet uzlabojot infrastruktūru, to var samazināt uz pusotru, teiksim, ja? Un tas jau ir... plānā 2010 bija 2 stundas Rīga Daugavpils. Tātad 10. gadā. Ir taps plāns, ja? Lai gan te cilvēki noskaņo diezgan kritiski, ja? Bet mēģināsim labticīgi pieiet. Plāns Latgales attīstībai 2 gadiem. Vai šī varētu būt tā vīzija? Kas jums dod to pamatu domāt, ka tas varētu izdoties? Nu jā, plāns ir tapis ilgu laiku, faktiski no 2022. gada, un sākotnēji plāns bija vairāk fokusēts uz varam pārziņā esošiem pasākumiem, jo tas bija kā turpinājums arī līdzšinējiem plāniem, kas bija Latgalē, kuru ietvaros mēs bijām snieguši atbalstu pašvaldībām infrastruktūras izveidei, uzņēmējdarbības infrastruktūras izveidei. Un kā rezultātu pašvaldības izbūvē ceļus, inženieru komunikācijas, arī bija ražošanas zonas, cehi, un tā rezultātā pašvaldības arī varēja piesaistīt investorus vai uzņēmējus, vai arī palīdzēt esošiem uzņēmējiem, un tas arī tie uzņēmēji tad radīja darba vietas. Nu, tas, ko Inga arī teica, svarīgi, lai tas darba vietas ir ne tikai skaitliski, bet arī no kvalitātes ziņā, lai tas ir labi apmaksātas darba vietas, un arī tad piesaistīja arī nefinanšu investīcijas. Tad arī iepriekšējo plānu rezultāti bija izveidota Latgales speciāla ekonomiskā zona, arī, kas ir īpaši atbalsts Latgalei. Tāpat arī bija izveidots Latgales uzņēmējdarbības centrs, uz kā paraugu un piemēru tika izveidot tādu pašu uzņēmējdarbības centru arī visos citos Latvijas reģionos. Tā kā tas bija kas bija to līdzinējo plānu rezultāti, un, protams, mums šis viss būtu jāturpina. Un, ņemot vērā to, ka tas plāns sākotnēji bija vērsts vairāk uz sociālo-ekonomisku atšķirību izlīdzināšanos, bet tad nāca tā jauna drošības komponente, un mums šīs arī bija jāņem vērā, lai plāns nav tikai tāds uz sociālo-ekonomisko, neņemot vērā, kas notiek ģeopolitiska situācija, tad mums bija jāsabalansē šis visas komponentes, un tāpēc arī faktiski plāns bija jāparaksta. Plāna tapšanā ir iesaistījies valsts prezidents. Mēs bijām 2 reizes uz tikšanos pie valsts prezidenta, kur piedalījās arī Latgales apakškomisijas deputāti. Faktiski deputāti arī ļoti aktīvi iesaistījušies Latgales apakškomisijas un arī aicināja premjeru izveidot īpašu komiteju, kur arī piesaistīti visi ministri. Un tas arī tiešām deva tādu jaunu
jaunu tādu gan formātu, gan arī kvalitāti šim plānam. Un tas mums deva iespēju iesaistīt arī nozaru ministrijas. Jevgenij, tam visam vajadzīga nauda. Jā. Vai šī gada budžetā jau ir kaut kas iekšā? Jā, es gribētu teikt, ka tas, kas šobrīd ir plānā, tam visam ir nauda. Bija plānam arī ir trešais pielikums? Nē, trešais, jā, pakomentēšu. Tad nav visam plānam, būsim godīgi. Ceturtajai daļai naudas nav. Bet plānā šobrīd nav iekļauts trešais pielikums. Trešais pielikums ir tapa plāna izstrādes procesā, bet saskaņošanas ietvaros mums arī tika norādīts uz to, ka, protams, viss tas, kas ir trešajā pielikumā, ir labs, bet tam šobrīd nav finansējuma. Līdz ar to, lai nemaldinātu sabiedrību un lai būtu godīgi pret sabiedrību, tad šobrīd plāns ir bez trešā pielikuma. Plānam ir tikai 2 pielikumi, bet, protams, viss tas, kas ir iekļauts trešajā pielikumā, tas arī mums ir pamats tālākam diskusijām par to, kāds atbalsts būtu nepieciešams austrumu pierobežai un Latgalei, jo mēs jau ar plāna pabeigšanu nebeidzam domāt un strādāt pie Latgales attīstības. Jā, mēs jau šobrīd domājam par to, kā mums piesaistīt papildus finansējumu austrumu pierobežai pēc 27. gada. Un ļoti labi, ka Inga šobrīd min arī konkrētus piemērus, jo sarunās ar Eiropas komisiju mums prasa, kas jums tad ir tur savādāks nekā, pieņemsim, tur Spānija vai Itālija, taču visiem ir tā ģeopolitiska situācija. Un, tādi piemēri. Kurš tos jautājumus uzdod uzvārdus? Paskaidrosim viņam. Ļoti labi, paldies par atbalstu, jā, ka jūs tā esat noskaņots. Varam arī iedot vārdus un uzvārdus, bet patiešām nav tik vienkārši aizstāvēt šo. Nepietiek ar to, ka mēs tikai pasakam, ka ir nepieciešams papildus atbalsts austrumu pierobežai, jā, ir nepieciešami pierādījumi. Sakiet vēl tā, plānoja tāds teikums atbalsts sniegšana 34 mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Kāpēc 34? Un kā sniegt? Šie ir ļoti konkrēti cipari, tāpēc, ka šiem visiem pasākumiem vai rezultātiem apakšā ir konkrēts atbalsts, konkrēta nauda. Tā ir ekonomikas ministrijas atbalsta programma. Tāpat arī ir zemkopības ministrijas atbalsta programmas, tāpēc arī varbūt tiešām dažreiz liekas, kāpēc tik precīzi, bet tur katram šim ciparam apakšā ir konkrēts pasākums. Ņemot vērā šī atbalsta pieejamo finansējumu, tad mēs rēķinamies, ka šo atbalstu varētu saņemt 34 uzņēmumi. Jā. Pieņemsim arī mēs skatāmies, varbūt nepatiks Reinim tas, jo viņš teica, ka mēs dzīvojam Excelī, bet tomēr ar Eiropai mums ir jāpierāda, ka mēs gribam ne tikai naudu, bet mēs arī gribam rezultātu. Excels ļoti labi programma, tikai nākotnē. Es esmu nevajag viņā ainas burta Excelī, tur nesanāk. Jā, tāpēc mums arī, pieņemsim arī, mēs prasam atbalstu pašvaldībām uzņēmējdarbības atbalsta infrastruktūrai, bet mums pretī ir jāpasaka, kas būs, cik būs darba vietas, cik būs nefinanšu investīcijas, jā, kā tas izmaiņas bezdarba situācija līdz ar to. Tāpēc arī tur ir konkrēti cipari, rezultāti, ko mēs šobrīd varam izreikināt atbilstoši pieejamam finansējumam. Es nevaru teikt, ka es izlasīju plānu no pirmā burta līdz pēdējam, bet pāršķirot, man arī viens skaitlis. Varbūt tā ir kļūda. Tur ir rakstīts par ceļu infrastruktūru un ir minēta 34 kilometri. Nopietni? Tas atkal ir atsevišķs pasākums, jo, protams, bez tā ir arī cita atbalsta pasākumi, un līdz šim jau bija ieguldīts diezgan daudz ceļu infrastruktūru, tā skaitā arī Latgales reģionā, bet šis bija viena konkrēta investīcija, ko mēs zinām, kas vēl kas tiek īstenota, un tās investīcijas ietvaros arī tāds ieguldījums ir paredzēts tieši Latgales. Tas ir viens ceļš kaut kāds, jā? Nē, tas nav viens ceļš, tie ir vairāki ceļi. Faktiski šie ceļi ir tie, kas ir būtiski administratīvu centru sasniedzamībai, administratīvu teritoriālās reformas kontekstā, ko plānošanas reģioni kopā ar pašvaldībām arī bija paši definējuši. Protams, ka šobrīd, varbūt skatoties, ceļu saraksts jau būtu jāaktualizē, jo, piemēram, pagājušajā gadā mēs arī veicam pašvaldību aptauju par to, kuri ceļi tad būtu svarīgi tieši skolu tīkla kontekstā. Tur bija atsevišķi ceļi, kas sakrīt, bet ir arī jauni ceļi, jā, kas šobrīd pašvaldībām, atkal jauna realitāte, jauni ceļi. Tāds, mums ir jāspēj pielāgoties tam izmaiņām. Kas ir lielākie plānu kritiķi? Kritiķi? Jā. Šeit klāt. Kurzemnieki. Kas visvairāk pasakīt? Es teiktu, ka es negribētu viņus tā uztvert. Es gribētu varbūt, es ceru, ka tas tā arī ir, ka viņi tomēr grib to labāko. Mēs arī
cik varam, tad ņemam vērā un izvērtējam. Nav tā, ka mēs atmetam ar roku un nemaz neskatāmies, kas tur ir iesniegts. Mēs katru priekšlikumu rūpīgi izvērtējam, bet atkal mēs nevaram iekļaut to, kam nav naudas. Ja? Protams, ir labas, skaistas idejas, bet kur tam visam ir finansiāls segums. Bet tāpat tas tomēr dod mums tā realitātes sajūtu, jo mēs ikdienā tur neesam Latgalē, tāpēc ļoti labi, ka mums arī bija ļoti laba sadarbība ar NVO. Arī NVO ļoti aktīvi iesaistījās un sniedza savus priekšlikumus. Protams, bija arī kritika, bet mēs to kritiku pieņemam, jo skaidrs, ka mēs nevaram atrisināt visas problēmas. Ja? Finansējums ir tik, cik ir, bet droši vien, ka tas ir labāk nekā nekas. Un vismaz iespējams, ka tas arī dos papildus resursus, pavairos tos resursus, kas jau šobrīd ir, un dos iespēju īstenot arī tos papildus pasākumus. Labi, vārds kritiķim. Pirmā kritika, kas diemžēl nav novērsta, saprot, ka šis plāns sastāv patiesībā no jau iepriekš paredzētām lietām, tikko mēs arī dzirdējām. Mums nav nodalījumi. Tas, kas ir bijis agrāk paredzēts, un tas, ko mēs liksim klāt. Es šādu sadalījumu plānā diemžēl neatrodu. Varbūt uzreiz varu pakomentēt. Jā. Tā īsti nav, jo plāna ir arī atsauce, kur ir norādīts, kas ir tie esošie pasākumi un kas ir jauni. Pieņemsim, kādēļ skolas izveida. Tas ir pavisam jauns. Es saprotu, bet par ceļš uzņem, tie ir visi neatliekamās medicīniskās palīdzības centri, civilās aizsardzības centri, tie jau sen bija ieplānoti. Nē, katastrofu centri, tas viss ir. Tas nebija plāno? Valstī nevajadzēja veidot šos te visur, ne tikai Latgalē, bet arī citos reģionos. Tur ir atsaucas virknēm kopā ar visu Latvijas finansējumu un kā varbūt austrumu pierobeža sasaistīta pasākumos ar pārējo Latviju. Man šī loģika neiet kopā, piedodiet. Ja tas ir plāns par austrumu pierobežu, mēs koncentrējamies uz austrumu pierobežu. Ja tur ir piesaista ar citām valsts aktivitātēm, tad kā viņas iet te ir kopā? nedaudz stāsts. Ja? Man ir jāsaka tā, ka Jevgeņija tiešām ir strādājusi pamatīgi. Viņa ir gājusi cauri LA. Ja? Mēs viņus kritizējam pamatīgi. Ja? Un atkal joprojām mēs neesam apmierināti. Kaut arī tā L tiešām ir izdzīvot, bet tā L bija briesmīga, jo sākās viss, kā Jevgeņija arī minēja, viņi uzrakstīja savu plānu, viņš bija maziņš, mēs viņu kritizējam par to, ka tas ir vienkārši čiks un tas ir pilnīgi bezjēdzīgs papīrs, kurš nedos nekādu efektu. Vispār varam arī nerakstīt. Kāpēc? Tāpēc, ka viņi procesā bija uzrunājuši ministrijas un ministrijas vairāk kārt pēc vairāk kārtējiem aicinājumiem pat nav atsaukušās un pat nav vispār nekādus priekšlikumus atsūtījuši. Tad mēs vērsāmies pie valsts prezidenta, viņš tiešām sasauc kopā, viņš tiešām to uzlika jau nākošā līmenī, šo te premjeru piesaistot, un tad tika dots uzdevums. Un jūs domājat, ka mainījās ļoti maz. Es pati personīgi biju klāt, kad ekonomikas ministrija prezentēja Latvijai visiem Latvijas uzņēmējiem paredzēto plānu un saka, tas taču ir plāns arī Latgalē. Sakot, ka jums taču visi instrumenti ir, ja, un jūs taču varat tieši tos pašus instrumentus, kas ir rīdziniekam, jūs varat izmantot arī Latgalē. Nav nekāda problēma. Bet tātad, tas nav nekāds. Un tāpēc tagad šis te plāns ir tiešām apvienojums gan no vispār Latvijai un tā skaitā Rīgai orientētiem pasākumiem, gan arī tiem, kuri bija speciāli, viņš ir apvienojums. Ja? Un tāpēc viņš ir diezgan liels un ļoti grūti, tiešām caurskatāms, un es tajā saskatu divas problēmas. Viena problēma ir tas, ka šajā visā lielajā jūklī mums būtiskais pazūd. Kas ir būtiskais un kas ir būtiskais, kas dod efektu? Kas vairos Latgales iedzīvotāju labklājību un nevis ar sociālajiem pabalstiem, bet viņam būs darba vieta, kur viņš varēs labi nopelnīt, kas ir tie, kas visvairāk. Un nākošā problēma ir, kad? Un tad, ja mēs parunājam, tad tas vispārsvarā ir, ka mēs gatavojamies, mēs kaut ko, un tātad 3 gadus mēs vēl kaut ko gatavosimies, un pirmais kāds, tāds būtiskākais, kurš dos efektu, būs pēc 3-4 gadiem. Tagad, kad mums norit situācija, ka mēs esam 3 gadus jau blakus karam, šādā veidā relaksēti to plānot, tas nav adekvāti, bet man jāsaka,
tas ir Jevgeņijas, kā viņai ir doti tie rāmi. Viņa nevar to pacelt ministru līmenī, it īpaši, ja visi ministri kā komanda nevēlas to darīt. Ja, to grib varams, bet pārējie faktiski teikšu tā, atkal te kaut kas mums te. Traucē dzīvi. Jā, mēs atfutbolējamies, riktīgi bumbiņu mētāšana. Ja? Un tādējādi mēs atkal skatāmies uz to, mēs tikai atrakstamies. Un tāds tas plāns ir. Jūklis starp lietām, atrakstīšanos, nebūtiskām lietām, mazām lietām, ja? Tā mums tagad ir. Geni, es tulīdās, sakiet, labi, Inga vairāk no ekonomiskām interesēm runāja, bet vai tomēr reālākais scenārijs nav tas drošības aspekts militārais, jo plānā paredzētu 6 militāro bāzu, Daugavpils, Rēzekne, Lūznava, Prēļi, Meža, Mackevičos. Bet tas bija aizsardzības ministrijas plānā iekšā. Jā. Tas nav reālāks, kas dotu... Es teiktu, ka tur ir gan mums savukārt arī ir tas ekonomiskais, jo mēs arī, tā kā Inga saka, saprotam, ka tie reģioni attīstīsies, jo tur būs darba vietas. Protams, tā infrastruktūra, skolas un vispārējais arī tam ir nepieciešams, bet pamatā tie cilvēki brauc tur prom, tāpēc, ka nav kur strādāt. Ja? Vai arī, ja ir kur strādāt, tad saņem tik daudz, ka nevar atļauties to, ko gribētos. Ja. Tāpēc mēs vairāk skatāmies tieši no tāda viedokļa, ka mēs sniedzam atbalstu pašvaldībām, lai pašvaldības varētu radīt šo uzņēmējdarbības vidi, lai varētu arī līdz ar to tie komersanti, kas nāk strādāt, radīt darba vietas un piesaistīt nefinanšu investīcijas. Protams, ir arī cita komponente attiecībā uz pakalpojumu pieejamību, lai palīdzētu pašvaldībām efektivizēt savus pakalpojumus, lai veicinātu energoefektivitātes uzlabošanu, to pašu mobilitāti, bet mēs, piemēram, arī šobrīd redzam, mēs runājam sākumā par tiem izaicinājumiem. Arī pašvaldības šos izaicinājumus ļoti labi izjūt, jo it kā nauda ir pieejama, bet pašvaldībām šobrīd ir grūtības ar projektu īstenošanu, jo viņas nevar līdzfinansēt, nav arī atbilstošas kapacitātes, lai tos projektus sagatavotu. Vēl otrs, tas, ko Inga saka, viens, ka mēs gribam to efektu tagad un tūlīt, bet mēs redzam, ka tie projekti, kas ir īstenoti vēl iepriekšējā plānošanas periodā, mēs vēl joprojām tur neredzam to efektu, jo tas nenotiek tā uzreiz, ja, tam tomēr ir nepieciešams laiks, vai arī, piemēram, tie investori atnāk, viņiem vajag tagad, ja, bet mūsu tā sistēma ir tāda, ka kamēr mēs uzrakstam projektu, kamēr mēs viņu izvērtējam, kamēr mēs viņu īstenojam, tas investors viņš nestāvēs un negaidīs. Tāpēc mēs šeit pagājušajā gadā arī virzījām ļoti labu iniciatīvu, bet, diemžēl, atkal līdzekļu trūkuma dēļ mums neizdevās, ka mēs šobrīd esam ļoti atkarīgi no šiem fondiem. Mums tomēr ir jādomā arī par saviem atbalsta instrumentiem, kā mēs varam šo infrastruktūru uzlabot, kas būtu tā ātrāk, elastīgāk un lai mēs varētu pēc iespējas drīzāk rēģēt uz tām problēmām, kas mums radās. Ja? Nevis, ka mēs, kamēr saplānojam, tad mums jau ir citas problēmas. Bet, Jevgeni, ja tā ļoti godīgi, jūs saņēmāt pietiekamu atbalstu no citām ministrijām? Es saņēmu pietiekamu atbalstu no savas ministras. No savas ministras, bet no citām ministrijām? No citām ministrijām, es teiktu, ka kolēģi tomēr ir centušies. Protams, varbūt viņiem arī gribētos kaut ko vairāk, bet esam godīgi. Šobrīd tā nauda ir tik, cik ir, jau neko vairāk mēs paredzēt nevaram. Es piekrītu, ka tur ir atspoguļoti darbi arī un pasākumi, kas ir īstenojami arī valsts mērogā. Mums arī ministrija, piemēram, nav tā, ka mēs uzņēmējdarbību sekmējam tikai Latgalē. Nē, mēs sekmējam visā Latvijas teritorijā, bet mēs Latgalē dodam 2 reizes vairāk finansējumu nekā Rīgas reģionā. Protams, mums arī nāk virsū Rīgas reģions, pasakot, mēs taču esam Rīgas metropoles areāls, mums arī jāstiprina konkurētspēja un tā tālāk. Tā kā, te ir tas izaicinājums rast balansu, tad kuram vairāk, kur ir tā lielākā atdeve, ja, ietekme. Tas ir tas reģionāls politikas tāds izaicinājums. Ja. Un te īstenībā arī tas, ko kolēģis teica, ka tomēr būtu jāpadiferencē arī varbūt tas atbalsts. Šeit arī bija komentāri no Latgales uzņēmējiem par to, ka tie kritēriji varbūt arī jāpārskata, ka nav tā, ka viņi nevar būt visiem vienādi un konkurēt uz līdzīgiem nosacījumiem. Tas gan jātās tam mēs piekrītam. Agris beidzot piekrīt. Paldies. Lai ir skaidrs, tas, ka mums ir kritisks piezīmes pret plānu, nenozīmē, ka tas ir personīgi attieksme pret Jevgeniju, jo viņa arī bija Daugavpilī, kuras arī bija, un mēs prezentējam. Tā kā mēs saprotam procesu, bet tas, ko mēs gribam gan
lai viņa, cik var nodot savai vadībai un sabiedrībai kopumā, ir lietas, kuras mēs gribam. Jebkurš cilvēks grib labāku pakalpojumu. Nu, skatīsim to, mēs gribējam labāku produktu. Vai šis ir produkts tādu, kādu mēs gribam? Piedodiet, godīgs, es gribēju labāku. Ja? Un mēs teicām, nebija vienkārši tikai kritika, mēs teicām, ko mēs gribam. Es saprotu, ir lietas, kas ir realizējams, nerealizējams, par naudas drusciņu vēlāk parunāšu, bet bez naudas. Pirmā, ko mēs atzīstam, cik labi bija plānā salikt Latviju kopā ar austrumu pierobežu, ja mēs saucam to par austrumu pierobežas plānu. Tas ir pirmais. Vajadzēja, nevajadzēja. Mums šķiet, ka nē, bet izdarīja, kā izdarīja. Bet te ir stāsts, mums būtu vieglāk lasīt, saprast. Tas ir numur 1. Numur 2. Vai visu šo austrumu pierobežas plānu, kā viņš ir nosaukts, pat ja tas, vai viss attiecās uz Latgali? Nē, lielākā daļa, 2/3 no finansējuma attiec uz robežu drošību visu pārējo, kam nav sakara ar Latgali. Ja tur būtu Kurzeme, vai mēs teiksim, tas attiec uz Kurzemi? Nē. Ja mēs gribam nosargāt savu robežu droši, ja mēs gribam savam dzīvoklim uzlikt dzelzs durvis, mēs taču neteiksim, tāpēc, ka tava istaba blakus, tas attiecās uz tevīm, tāpēc, ka tu blakus tuvākā istabā dzīvo. Nē, dzīvoklim jābūt drošam, par to šaubu nav, bet tas ir Latvijas plāns, nevis Latgalei. Jābūt nodalītam. Ja? Protams, ir virkne lietas, kuras jāanalizē, kas dod lielāku efektu un taisnību. Atšķīrās viedokļi, jo aizvien vēl nav izvērtēts, kāpēc iepriekšēji plāni nav realizējušies. Nav analīzes. Bet noliekam nost, bet mums bija viens konkrēts priekšlikums, kāpēc nevar dot valsts caur autumu vai kā citādi apdrošināšanu biznesa projektiem, ārzemju uzņēmējiem par investīcijiem Latgalē. Šito mēs Eiropā dabūsim cauri. Jā, bet tas ir tas, kas ir reāls. Jo Ukrainā tas darbojas. Lūdzu, jā, ir risks, bet ja Zviedram pasaka, nebaidies, rekur tev, ja aizies kaut kas, tev būs nauda būs droši. Viss cerams, ka Krievi neuzbruks un viņi sapratīs, ka dabūs riktīgi pa zobiem šeit. Bet principā tas ir papildus instruments, ar kur mēs palīdzam nodrošināt un tādā veidā veicināt. Jā, skatāmies, kura ieguldījuma, kurā infrastruktūrā varētu dot lielāku pienesumu. Tas būtu vēl. Vēl kas mums trūkst, ko mēs tieši varbūt mēģinām teikt, bet neizsāv. Kurš vadīs šo plānu? Vai ir viens, kurš atbildīgais? Jo šeit ir pārministrija, šeit nav vienas ministrijas. Jūs tad mēģināt teikt, viņš jārealizē ir? Es gribēju, es nezinu, princips ir tāds, slikts plāns ir labāks nekā nekāda plāna, jā? Vienalga, jā? Tā kā jārealizē būs, kurš to realizēs, kurš to koordinēs, kurš to kontrolēs. Vajag vēl viens priekšlikums. Vai mēs nevaram attiecināt uz šo teritoriju izņēmuma situāciju, līdz ar to ierobežojums par iepirkumiem tā tālāk, mēs varam taisīt izņēmumus, uztaisim. Jā, ir sarežģīta situācija, kas neļauj mums ilgstoši taisīt lielus iepirkumus, lielus procesus, pārsūdzēšanas kārtības. Mums tos puķas zobus vispārējais vajag tagad, šodien, nevis pēc 2-3 gadiem. Tas ir vēl viens ideja, ko vajadzētu padomāt un izmantot. Un tas būtu saprotams izņēmums uz kādu brīdi. Un pēdējais par naudu. Saprotat, ir lietas, kurām nevajag naudu. Un viens piemērs. Mums atsūtīja kā lielu pompu un sasniegumu, jā, vēstuli, informācija par to, ka Eviks Siliņš visi pārējie Latgali ir apmeklējuši vizītēs 53 reizes. Tas bija tāds kā liels sasniegums par Eviks Siliņu. Ja? Un es teicu, un kāda ir pievienotā vērtība? Tīri kaut viens jautājums, vai kaut viens ministrs, kas tur bija, kaut vienu vārdu pateica latgaliski? Cik es zinu, nē. Tu atbrauc ciemos, tu gribi pateikt, mēs par jums rūpējamies, mēs par jums uztraucamies. Par šo laiku neviens ministrs, nav pat viens, kurš ir pats no Latgales. Viņš ir kaut ko pateicis latgaliski, viņš ir uzrunājis, parādījis, es esmu savējais, mēs paļēdzēsim, jūs neaizmirsim. Piedodiet, kad atbraukt pie eiropiešu balģiem, pie aborigēniem, pasaka, mēs par jums tirgosimies ar spīdīgajām krellītēm vispārējo. Tas neprasa naudu. Vai mēs, piemēram, esam uzrunājuši un novērsuši vienu praktisku problēmu? Šad tad, es ceru, ka mainīsies ar vadību. Latvijas televīzija vēl aizvien reizēm prasa žurnālistam, ka lūdzu neuzdot jautājumu latgaliski uz vietas. Neuzdot. Labi, runā, bet lūdzu neuzdot. Tas neprasa naudu. Attieksmi vienkārši ļaujiet cilvēkiem runāt, dzirdēt savu valodu, un viņi jutīsies piederīgi. Jautājums par piederību. Tas neprasa naudu. Vienkārši attieksmi. Vai cits variants, plānā rakstīts, turpināt Daugavpils universitātes darbību.
Vai jūs zināt, ka Daugavpils universitātes tagadējais rektors ir atļāvies pateikt, ka viņš ir cīnījies pret latgaliešu valodu un pret latgales karogu? Ka tas ir slikts un tas ir Latviju sadalošo momentu. Separātists. To pateica šobrīdējais oficiāli amatpersona. Un neviena amatpersona, mēs uzrakstījām vēstuli valsts prezidentam, padomus locekļiem, mums neviens nav atbildējis. Kā drīkst šāds universitātes vadītājs publiski apgalvot, ka karoga apstiprināšu, ko apstiprināja valsts prezidents, ir separātisms? Tas neprasa naudu. Nu, te bišķiņ man jāieskicē ļoti būtiska lieta, ko skatītājiem un lasītājiem vajadzētu saprast. Ja? Ja mēs runājam par patriotismu, tad viņš rodas no savas mājas, mājvietas, sava dzimtā ciemata, savas dzimtās pilsētas piederības sajūtas. Tur veidojās šī komūna, ja, cilvēku kopiena, kura vienu otru atbalsta, un tu jūti drošību tieši tāpēc, ka tev ir cilvēki apkārt. Tas ir ārkārtīgi būtisks moments drošībai. Šādu komūnu, jeb tas ir gan NVO māmiņu klubs, vai tas ir, nezinu, vingrotāju klubs, vai tas ir Ciblas ciemata iedzīvotāju, vai nezinu, no citas ir kaut kādu iedzīvotāju kopienā, ekokopiena vai kā, ja, šo te kopienu attīstība un savstarpējā miedarbība, saiešana viss vienā tīklā ir spēcinošs aspekts. Ja? Un tas ir tikai spēcinošs patriotismu, lokālu patriotismu. Lokāla patriotisms ir nākotne, kaut arī es apzinos, ka urbanizācija notiks. Lielās pilsētas kļūs arvien lielākas, un tad notiks savienošanās starp Rīgu un citām pilsētām, tāpat kā Londona, Parīze, Ņujorka. Ja? Tātad ir pilsētu tīkli, bet joprojām paralēli vienmēr pastāvēs cilvēku tīklojumi, kuri vēlēsies savu tuvāko komūnu, sajust šo te, ir ļoti būtiski tātad atbalstam, un šajā gadījumā ir pat pētījums, to man jāsaka, Šuplinskas kundzes, kad viņa vēl nebija ministra bijusi, viņa vienā 3x3 rādīja prezentāciju, kurā ir pētījuma aptaujas, ka latgaļu valoda varēja būt šīs te sasaistes veids starp citautiešiem un Latviju, jo citautieši šeit jūtas kā, viņi ir lokāli patrioti, ja, Krāslavas iedzīvotāji pat, kuri nerunā latviski, viņi jūtas tuvāk latgalei, latgaļu valodai nekā Rīgai un latviešu valodai. Un šo iespēju mēs neizmantojām. Ja? Un tas ir pētījums ar datiem, tiešām, kur mēs pazaudējām daudzus cilvēkus, kuri sajustos kopējā tīklā, jo tagad mums iet divi tīkli. Ir Krievijas ietekmes tīkls un vietējais lokāla patriotismu tīkls. Un vai viņš tur savienojas savstarpēji, tur tās neiro savienošanās nenotiek. Dinga, kāds pamats domāt, ka, piemēram, tā Krieva publika mācītos latgaliski runāt? Ļoti praktiski, tāpēc, kā vecicībnieks, viņš dzīvo... Vecicībnieks, jā, bet tas ir cits stāsts. Nē, bet viņi ir daudzi. Vecicībnieki ir pēc būtības etniskie Krievi, un viņiem, viņi dzīvojuši daudziem gadsimtiem, un viņi pirmā valoda, ko viņi lokāli dzirdēja, bija latgaliešu valoda. Labi, bet... Tur jau, līdz ar to viņi uzsver kā normālu vietējo valodu. Bet ņemam Daugavpili. Arī Daugavpilī, arī šobrīd, bet sen atpakaļ, kad es vēl biju students, mums bija studentu pasākums tur, un mēs vakarā gājām un dziedām dziesmu studentu latgaliešu. Viņš pienāk viens krievu puisis ar ģitāru. Drīkst, es ar jums pasēdīšu, man patīk, kā jūs smuki dziedat, man patīk latviešu vai latgaļu dzied. Un viņš sēdē ar mums, spēlē kaut ko uz ģitāras, mēs dziedām. Tā kā viņiem kaut kā emocionāli vieglāk tā uztver. Emocionāli sasaist ar to vietu. Man viens par Daugavpili, man arī bija mīti, tā kā es liekas, Daugavpils ir krievalodīga pilsēta. Bet es pasties statistiku, Daugavpili latviešu ir vairāk nekā Cēsīs. Tā kā patiesībā tas latviešu skaits tur nav nemaz tik mazs, tā kā matemātiski, bet labi, tas tāds vienkārši interesants fakts. Es par to krievu valodu un latgaliešu valodu, viņas jau ir pēc skaņas līdzīgas, ir līdzīgākas. Tā pati auga rožiņa latviski skan ļoti cieti, ļoti vēsi, bet latgaliski auga rūžiņa skan pilnīgi
pilnīgi citādāk tas ir un tuvāk slāviskajiem tomēr. Iespējams, tāpēc šķiet arī tuvāka. Reini, es gribēju par Eiropas noskaņu un kā varētu veidoties attieksme pret robežu. Kā jūs teicu, attieksme šobrīd veidojas daudzsološi, bet Eiropas kontekstā mēs visi Latvija esam, austrumu pierobežu, bet kas ir problēma Eiropā un arī mūsu apziņā, ka mēs tos pašus tēriņus aizsardzībai uzskatām par tēriņiem. Ka tā ir izmesta nauda. Ja? Kaut gan patiesībā tas nebūtu tā nav, tās ir investīcijas arī ekonomikā, nodarbinātībā, uzņēmumos, ražošanā, kas, manuprāt, varētu būt tas ātrākais ceļš, kā mēs kaut lauzienu varētu Daugavpilsā, Latgalē panākt, jo skaidrs, ka šie plāni visi ir labi un viņi ir jārealizē, bet mēs viņus jau 30 gadus realizējam un vēl 30 realizēsim. Bet šīs investīcijas tieši drošībā un aizsardzībā, tas ir tas, kā mēs varam pāris gados dabūt būtisku, teiksim, ieguldījumu reģionos, jo ir arī tad aprēķina NATO, ka, piemēram, lai mēs noturētu Krievijas iebrukumu, tad mums ir jāinvestē infrastruktūrā 10 miljardi Baltijā, kas fiziskā infrastruktūrā vienkārši. Ja? Un ko mēs varam izmantot saprātīgi darot, šo infrastruktūru būvēt arī, kas der civilā dzīvē. Ļoti labi. Divējādi pielietojumi. Vispār Eiropai, tagad Kubiļus minēja, un tas nav runa par nākamo budžeta periodu, tas ir līdz 30. gadam, ir jāiegulda, ir vajadzīgi apmēram 500 miljardi, no kuriem 100 gan ir Ukrainai paredzēti, bet 400 būtu tas, kas būtu jāiegulda Eiropai pašai. Skaidrs, ka viņi nav šobrīd, it kā. Bet tas, kas ir ārkārtīgi daudz, arī Latvijai, neapgūtas naudas. Vienkārši, kas ko mēs nemākam, nepaspējam. Tur arī kritēriji ir tādi, diemžēl, kā es teicu, ne visi Latgalē var izpildīt tās kritērijas. Tas varētu arī būt viens no veidiem, teiksim, kā šo finansēt. Ja? Un arī skaidrs, ka Eiropa neatradīs tos 500 miljardus līdz 30. gadam, tad būs pavisam liels ziepes, teiksim. Ja? Tā kā tā drošība un aizsardzība ir tas instruments, ar ko mēs varam ļoti ātri, teiksim, īsā laikā piesaistīt līdzekļus, arī tās pašas bāzes militārās. Tur būs cilvēki, tur apaugs apkārt kafejnītes, apaugs restorānu, kāds varbūt pēc tam izaugs par lielu pārtikas uzņēmumu. Ja? Bet tas var dot to impulsu īstermiņā, lai tas viss sāktu augt. Plus infrastruktūra būvēt. Kas ir tā apdrošināšana, par ko tas ir runājis? Apdrošināšana tas, ka, protams, kad neviens negrib būvēt rūpnīcas artilērijas attālumā no Krievijas robežas. Ja? Un izvēlās citas valsts. Un vispār Latvija ir kopumā dēļ šī zaudējuma. Tāpēc, ka mēs esam investoru prāts, riskants reģions. Ja? Un tas, kā tu to vari atrisināt, ir nosacīt apdrošināšanu, dot garantiju, ka, ja tev uz to rūpnīcu tā raķeta atlidos, tad tu tās investīcijas dabūs atpakaļ. Tu nezaudēsi pilnīgi noteikti neko. Cits starpā Ukrainā šis darbojās. Un tur var vaļā rūpnīcas, un tas ir strādā. Teicu iepriekš, mēs dabūsim to cauri. Jā, tas tiek šobrīd, tāpēc, ka tas instruments jau ir. Viņš jau darbojas Ukrainā. Ko mēs dabūsim? Šo te vismaz garantijas šiem investoriem. Bet tā būs Eiropas garantija vai tas ir valstī? Eiropas bankas garantija. Jo tas ir instruments, kas tev neprasa daudz līdzekļus uzreiz. Tā kā tev nav. Tas ir nosacīt apdrošināšanas polise. Tev tas noderētu? Noderētu. Man gan ir konkrēti arī, ko mēs definējam par investīcijām. Ja? Jo, piemēram, man bija iespēja izdarīt pasūtījumu Ukrainai. Mēs bijām ļoti tuvu, ka viņi arī ražotu mums, ko mēs savukārt eksportējam. Bet es reāli nobijos, viena auduma fūra ir 300 000. Ja? Un, vai auduma fūra apdrošinās, nezinu. Ja? Un es, ap citu, vērsos ar šito jautājumu, ja? Un tā kā es nesaņēmu konkrētu un drošu atbildi, tad es tomēr to darījumu neveicu. Ja? Tas ir... Jo tam jābūt speciālam riska fondam, jo klasiska apdrošināšana kara situācija ir izņēmums automātiski, diemžēl. Jā, tieši tā. Ja? Un visu, un tad es neriskēju. Tā kā tur bez tās vēl ir vēl instrumenti. Bet man
gribētos atgriezties pie šī jautājuma, kad īrijai izdarīja izmaiņas, ekonomika attīstījās un viss notikās. Šīs izmaiņas bija nodokļu samazināšana, speciāli nodokļu kā lai saka, likumdošana. Mums ir Latgales ekonomiskā zona un Reizeknes ekonomiskā zona. Mums ir instrumenti, caur kuriem to dot. Pašlaik viņu piedāvājums ir ļoti vājš. Viņš nav ne ar ko labāks par Liepājas vai jebkuru citu ekonomisko zonu. Man kā investoram, ja es gribētu kur investēt, tad es labāk, es jau teicu, Rīgā, varbūt pat Liepāja, jo tur ir osta, bet ne Latgalē, kāpēc? Latgalē, protams, ir, kas to izmanto, jā, ļoti labi, bet tas ir instruments, ar kuru var panākt reālu pieaugumu, nevis tur 5-10 darba vietas, reāli. Un kāpēc mēs baidamies? Tāpēc, ka mums šķiet, ka nodokļu samazināšana ir izmaksas. Nē, tās nav izmaksas, jo to nodokļu pašlaik nav. Tā ir tā Excel pārvaldība. Viņu nav. Nav jau no kā. Ja? Tātad, ja jūs domājat, ka atnāks šeit uzņēmums un maksās, teiksim, 20% vai 40%, neatnāks. Bet ja jūs viņam pateiksiet, nāc un tu maksās tikai 10%, tad 10% ir tavs iegūms. Tas ir tas doma gājiens, tā ir jādomā. Mēs esam vienreiz tam, un viņš neiet cauri. Bet mēs esam vienreiz tam izgājuši Latvijā cauri, tad, kad samazināja būtiski iedzīvotāju ienākumu nodokļu. Un ārkārtīgi krasi samazinājās aploksņa algas. Samazinājās no 25 uz 15 vai uz 10 pat. Restīvi būtiski. Ja? Un ļoti daudzi pārgāja no aploksņa algām, bet vienkārši vairs nav izdevīgi tur mocīties. Ja? Jevgenij, bet tad, kad tapa šis plāns, bija šāda ideja? Jā, šāda ideja bija, bet tādiem žēl mums nebija atbalsts no finanšu ministrijas, kas mums teica, Excel ir liela mīnus. Kas mums teica, ka šis ir jāskata kontekstā ar visu nodokļu politiku, pie kā šobrīd finanšu ministrija strādā, tāpēc arī šobrīd plāna šādu atvieglojumu nav. Jā. Es pat teiktu tā, ja pareizi lietoja Excel, tad tur nebūtu mīnus. Vienkārši Excel nelieto pareizi. Ja? Nav tikai plus mīnus, viņi vēl papildus vienu darbību jāpieliek. Mēs noteikti no savas puses atbalstam tas, ko Inga saka. Mēs tiešām redzējam papildus iespējas šai speciāli ekonomiskai zonai, lai nebūtu tikai nekustama īpašuma nodokļu atvieglojumu un uzņēmumu ienākumu nodokļu atvieglojumu, bet mēs arī pētījām Polijas pieredzi, kur tiešām šis instruments ļoti veiksmīgi strādā, bet, diemžēl mums pagaidām neizdevās, bet, mēs turpināsim. Es vēl gribēju pakomentēt tas, ko Reinis teica par fondu pārdali. Jā, tiešām ir tā, ka daudzas investīcijas iet gan raiti uz priekšu, bet ir tādas, kas vēl tur MK noteikumi nav izstrādāti. Bet šeit arī ir pozitīvs piemērs, ka tad, kad plānu stiprināja janvāri, tad vēl 4 katastrofu pārvaldīšanas centriem nebija finansējums. Bet tagad tieši ar šo fondu pārdali šodien un februāri jau ir rasts papildus finansējums šiem katastrofu pārvaldības centriem. Tā kā ir jau, un es zinu, ka šodien arī ir pieņemsim komiteja, kur runa tieši par šo fondu vidusposmu novērtējumu un par fondu pārdali, un tur tieši skatās šo austrumu pierobežu kā vienu no prioritātēm, kam būtu nepieciešams papildus finansējums. Īsts komentārs, vienkārši šobrīd, jau protams, ka tā valstī ir kādi ierobežojumi, kādu konkrēts fonds var lietot. Tas, kas varētu mainīties, ka atļauj iedot brīvību, teiksim, drošībai, pārvirzīt tieši drošībai šos līdzekļus. Protams, tur jau ir ierobežojumi, kam tu ko var tērēt, bet viņi vienā brīdī varētu tikt noņemti, ja vien to naudu iegūt drošību. Es jums iemetīšu pilnīgi trakumu vienu. Pirms pāris gadiem 3x3 nometnē Ludzā bija ciemos Viesturs Kairišs. Un arī viņa diskutēja par Latgali, un viņš teica tā, ka varbūt mums vajadzētu sākt domāt ārpus kastes un radīt pilnīgi jaunas idejas. Un tad viņš teica tā, lūdzot viņu nenosist, viņš teica, ka varbūt vajag, piemēram, legalizēt Latgalē marihuānas audzēšanu vai geju laulības ar noteikumu, ka laulības zvārstis jādod latgaliski. Un viņš teica, tad jūs redzētu, cik daudz jaunieši te pārceltos dzīvot. Varbūt mums pietrūks, ne konkrēti šādu ideju, bet kaut kā jauna. Es atbalstu sevišķi marihuānas audzēšanu. Mēs to marihuānu, mums šķiet kā tikai narkotika. Nē, ir medicīniskā marihuāna. Ja? Protams, tas viss tur prasa stingru kontroli, uzraudzību un visu pārējo.
Bet tas būtu ļoti labs stimuls, nešaubīgi. Tāda piemēra jau pasaulē ir, kur kodā reģionā ļauj darīt to, ko varbūt citur trakas lietas. Labi, citur Lasvegasā ir kazino, teiksim, kaut kur kaut kas cits, bet audzēt medicīnisko marihuānu. Mēs pēc tam Latgalē prasīt, lai iedod līdzekļus nabaga Latvijas attīstībai. Ja? Teiksim, tas būtu, jā, kāpēc ne? Vēl kaut kas traks nāk prātā, ko varētu darīt Latgalē? Pašlaik nav, bet no šī tas ir, jā. Nē, Kairišs, protams, ir, jā, izcils Latgales prāts, jā, un virziens ir pilnīgi pareizs. To pašu, tad, kad es runāju par šo te nodokļu samazināšanu, tas arī ir ārpus normas, jā, un neiet cauri. Tā kā, jā, varbūt mums bija konkrēts priekšlikums, ko Finanšu ministrija nogriez, bet tiem, kas ir patstāvīgi dzīvo un strādā Latgalē vai noteiktā teritorijā, pavisam pierobežu, ka viņš saņem mēnesī noteiktu summu. Par to, ka tu tur esi strādā. Arī to var, jā. Jā, un viss, bet nevis tas, ka tu esi deklarējies un tu dzīvo kaut kur. Nē. Tie, kas reāli uz vietas dzīvo un strādā. Un strādā. Es gribētu teikt par strādā, jo man ir, diemžēl, ja mēs runājam arī par pašvaldību grūtībām, jā, pašvaldību grūtības nāk no tā, ka viņiem ir milzīgs sociālais sloks, lai apkalpotu cilvēkus, kas ne tikai nestrādā, bet negrib strādāt, nekad nav strādājuši un nekad nestrādās. Ja? Un tāds sloks ir milzīgs. Un, diemžēl, es redzu, ka jaunā paudze, kas varbūt vājāk mācās un jeb ir piedzimuši tādās ģimenēs, kur grūti izrauties. Es, diemžēl, esmu redzējusi meiteni, kur nevar aizbraukt uz Daugavpilu mācīties, tāpēc, ka tas ir pārāk dārgi. Ja, paliek šeit un paliek bez izglītības, par Rīgu nerunājot. Ja? Bet tātad tas sociālais sloks, uzturot šo slāni, kura tā doma nav par darbu, ka es gribu nopelnīt, bet doma ir tāda, man pienākās, tas ir ļoti bīstams. Ja? Jo tagad man pienākās un man nedod, raisa neapmierinātību. Viņš man nav iedevis gana daudz. Ja? Un ka vainīgi ir viņi, tie čuļi, tie ir vainīgi. Bet šis ir varbūt negluži nauda. Piemēram, Briselē tā ir, ka es noteiktām profesijām vai kā, bet respektīvi tas, ko dara, maksā sociālo nodokli. Kas arī nozīmē, ka cilvēkam ir jāstrādā. Cilvēkiem, kas strādā, teiksim, pierobežu teritorijā, vienkārši valsts kompensē sociālā nodokļa iemaksas. Ja? Briselē tā dara mazajiem kaut kādiem biznesiem, līdz ar to visi tie, kas tev mājās kaut ko dara pa desmitnieku, tas būtu milzīgs atspējas. Ja? Milzīgs, mega. Jo šāds bija priekšlikums līdzīgi kā Grūzijā, kur viņi maksā skolotājiem, ārstiem, kuri brauc ārpus Tbilisi, ka viņi piemaksā, un līdz ar to ir divi varianti. Vai nu tu sapelni gana daudz atgriezies atpakaļ, vai tev ir tik labi, jo tu esi iesakņojies un tālāk no tā nebrauc. Lūdzu, tas ir. Un man, lai cik mēs viņu kritizējam par daudzām lietām, bet viens bija kaut kur viņš arī atbalsta veicināja skolotājs, piemaks, deva zemes tieši tāpēc, lai cilvēki nāk un dzīvo. Jo es tieši gribēju teikt, ka tad, kad es runāju par nodokļiem, un kāpēc nekustamā īpašuma nodoklis, viņš nav būtisks. Jā, atkal mēs nerunājam, nav jārunā par mikro lietām, bet un arī iedzīvotāju ienākumu nodokļu atlaides, kas tiek izskatīts pirmām kārtām, tad, kad par to runāja, tās viņas nav būtiskas, jā, bet sociālais nodoklis. Un tad, protams, mēs varam arī valstiski domāt, kur tad tas sociālais nodoklis un kā tak viņš tiek tērēts. Man rodas jautājums, starp citu, arī tā, ja, ka es neesmu pārliecināta, ka viņš tiek pārvaldīts gana profesionāli un labi. Ja, tīpaši mēs runājam par pensionāru pensijām un tā tālāk. Ja? Bet sociālā nodokļa tiešām samazināšana, jeb kompensēšana darba devējiem būs ārkārtīgi būtisks Pēc tam viņš arī varētu būt ļoti labs atbalsts mazajam biznesam, nezinu, tev ciems frizieris vai ciems kafejnīca. Es teikšu, investoriem tā ir milzīga piesaistes variants. Jā. Labi, lai mēs beigtu uz tādas cerīgas un skaistas nots, es jums katram lūkšu atbildēt, kas varētu notikt tāds, lai jūs teiktu, labi, es pārceļos uz Latgali. Es neko baigi neteikšu, man vispār ir plāns. Nu re?
Labi. Tā kā jautājumu, respektīvi, tas ir laika jautājums. Kas kaut ko varbūt drusciņ vairāk uzdāvāt? Es esmu faktiski jau sen nolēmis, ka mūža nogali, vai otro pusi vairāk, teiksim. Es pavadīšu noteikti ne Rīgā, visticamāk Latgalē vai tuvu, kaut kur tajā pusē. Jo, man vienkārši, man nepārāk pilsētas patīk. Jevgenija? Es droši vien pagaidām nevaru apsolīt, ka es varētu pārcelties uz Latgali, bet es teiktu, ka īstenībā valsts pārvalde arī ir tādas iespējas strādāt vai dzīvot arī ārpus Rīgas, strādāt ministrijā. Mums arī šobrīd departamenti ir vairākas kolēģis, kas ir tur Ilūkstē vai citur Latgalē, bet strādā attālināti. Tā kā šobrīd valsts pārvalde ir tāda iespēja. Tā kā, pagaidām nebija tādu domu, bet svarīgākais droši vien palikt vispār Latvijā. Tas, es domāju, arī būtu labi. Agri? Man likt nopietni domāt infrastruktūru. Ja man būtu iespēja ātrvilcienu pusstundā vai 45 minūtēs no manām mājām tikt līdz Rīgai vēl kaut kādā. Tad es arī pārvāktos nākamnedēļ. Jo tas ir uzreiz, jo, piemēram, Londonā cilvēki brauc 45 stundu uz Londonu strādāt, brauc atpakaļ, un tas ir normāli. Bet tur tāpēc, ka tā ir infrastruktūra. Arī Vācijā ar mašīnu braukt pusotru stundu uz darbu ir normāli pa bāni, kas ir patiesībā arī 250 km vismaz. Tāpēc es saku, tie attālumi fiziskie mums viņi nav milzīgi. Es jau tur tā kā esmu, bet tad jautājums ir tāds, kam ir jābūt tādam, lai es no turienes neeju prom. Ja? Labi. Un tas ir darba spēka pieejamība. Un te man ir jāiezīmē sekojošs fakts, ka mēs kaut kur 19. gadā Tirzniecības rūpniecības kamerā izdarījām aprēķinus, cik ir dzimstība, cik ir darba ņēmēju Latgalē un kā viņš ir attiecīgi tiek ietekmēts. Un mēs izrēķinām, ka uz 30. gadu, kas nebūtu nav vairs tālu, un tagad es arī mēģināšu atcerēties tos skaitļus, jo tas ir tiešām sen bijis, ka kopumā būs 35 000 darba ņēmēju. No tiem pašlaik strādā aptuveni, manuprāt, 16 vai līdz 20 000 pašvaldību, vai skolotāji, vai ugunsdzēsēji, bet pašvaldību tātad uzņēmumos. Un no tiem apmēram 15 tad paliks privātu uzņēmējiem. Un tas ir pa visu Latgales reģionu. Un tad man ir jautājums, kas tad tas būs par uzņēmumu, kurš faktiski darba ietilpīgi uzņēmumi tur vairs nevar strādāt, jo to cilvēku tur nav. Diemžēl šūšanas industrijā tas grozies kā gribi, un mēs tieši specializējamies uz to, ko nevar noautomatizēt, kur ir un būs ir vajadzīgas prasmes, nedaudz jau pat amatniecības prasmes, un nodrošinot kvalitāti ļoti tiešām sarežģītiem izstrādājumiem. Tā perspektīva ir traka, slikta, lai neteiktu smagākus vārdus. Man būtu jādomā par pilnīgu pārspecializēšanos, lai vispār es tur dzīvotu un paliktu ilgtermiņā. Tas ir uzņēmumiem liels izaicinājums. Tad, ir divi varianti. Vai nu tie ir citi darba spēks. Piemēram, Ukrainā, diemžēl, man te jāsaka tā, Ukrainas bēgļu piesaiste Lietuvā bija daudzreiz veiksmīgāka nekā Latvijā. Ir arī pētījumi, Latvijas rādio, starp citu, bija vesels raidījums. Kāpēc? Tāpēc, ka galvenais veids, kā tika piesaistīti Ukrainas bēgļi, ir pēc viņu profesijas, pēc darba vietām. Latvija to darīja, sadalot cilvēkus pa dažādām dzīves vietām, kur ir pieejama dzīve. Un tad man atnāca tādi ukraiņi, kur ir ielikti kādā mazā miestā, kur viņam ir bezcerīgi dabūt darbu, bezcerīgi pašam nopelnīt. Un mēs cilvēkus piespiežam dzīvot uz pabalstiem.
tā ir Latvijas domāšana. Ja? Tātad domāšanas maiņa, ja es vairs nevaru piesaistīt ne ukraiņu bēgļus, ne kādus citus, ja cilvēku gluži vienkārši nav, ja mums nedod skolas, kas strādā tieši mūsu vajadzībām, sagatavot mūsu speciālistus ar fokusētu programmu, ja tam nav, ja nav arī normāli dzīves apstākļi, kuros mēs varam pieaicināt citus. Mums ir bijuši, ka mēs atvedam no Rīgas vai no cita reģiona, viņam nav kur dzīvot, jo tie dzīvokļi ir traģiskā stāvoklī, kuros ir jāinvestē tūkstoši, un cilvēkiem tādi nav, tātad uzņēmumam tas ir jāinvestē. Labi, kā es varu investēt svešā pašvaldības uzņēmumā savu naudu, nemaz likumdošana to neļauj, un tā ir jārisina. Un ja tas nav, tad kā mēs palīdzam uzņēmumam atrast pārstrukturizēšanos? Ja? Tas būs baigās investīcijas vēl vajadzīgas.